Labi. Visiem labrīt! Jā, tā, šodien interesanta tēma un interesants objekts, teiksim, ja producents vienmēr ir asociējies kā skārdu elementu, skārdu jumta seguma ražotājs, skārdu elementu ražotājs un piegādātājs, tad, teiksim, šīs ir viens tāds interesants objektiņš, kur arī ir skārds, bet pamat jumts ir no dabīgais akmens. Dabīgais akmens. Uz ko, teiksim, mēs gribētu likt, teiksim, uzsvaru, viens no mūsu patstāvīgiem klientiem, kurš pārsvarā sūta tikai metāla jumta segums, griezās ar jautājumu, ko mēs varam piedāvāt no skārda elementiem. Un tad, teiksim, apzinot projektu, skatījāmies, projekts gana interesants, saskaitījām projektu, bet ar skārda elementiem, ar visām notekām un tā tālāk un tā joprojām, kas būtu nepieciešams jumtam, bet pamatsegums bija šīfers. Dabīgais šīferis. Jā, un klients meklēja arī, bija jautājums, vai mēs varam piegādāt arī šo materiālu. Jā, un tas interesantākais ir tāds, ka, protams, ir nestandarta risinājumi, ne tikai mezgls, bet arī, teiksim, tā pašā jumta segumā. Tad mēs konkrētajā objektā šeit piegādāsim konkrēto materiālu. Tāpēc ir, ja, teiksim, kādreiz ir kaut kāda nestandarta situācijas, ar tām mēs tiekam galā un arī varam piedāvāt arī jebkuru citu jumta segumu, kas nav tikai metāls. Objektā, pētot objektu, ir cinkotāja notika sistēma, bet cinkotāja ir domāta kā titāncinks, kas ir pilnīgi cits materiāls. Un tur arī palīdzēja sameklēt materiālu, piemeklēt toni pie īstā akmeņa. Būs pilns komplekts. Klientam nav jāmeklē, jāuztraucās. Viss ir atrodams vienā vietā. Būs par šo objektu diezgan daudz sarunas, un tāpēc piesakamies vēl joprojām pie mūsu TikTok konta, jo par šo objektu mēs parunāsim ne tikai šeit sēdot pie krēsla, bet arī paskatīsimies, kas notiek tieši objektā un kā tieši pareizi arī viņu uzmontēt, un aprunāsimies, kā pareizi uzmontēt, jo kā ir, titāncinks nav tas pats cinks, un tur jāievērā krietni savādāka montāža, un lai pareizi kalpot. Ļoti daudz ir nianses, kas ir jāievēro, salīdzinot ar parasto skārdu metālu. Kāds būtiskākās atšķirības ir īstenībā ar cinku un ar titāncinku? Titāncinka izplešanās ir vairāk kā 2 reizes lielāka kā parastiem skārdam. Metāls ir daudz netrauslāks, cietāks, vairāk īpatnības, kas viņam nepatīk, ar kuru metālu kopā viņi nedrīkst likt, kādam jābūt pamatnē sagatavotai. Tur ir tik daudz un dažādas tās īpašības, kas jāievēro, kur ir vesela sērija tieši par šo metāla tipu. Un tāpēc nākamajā sērijā parunāsim par pašu titāncinku un par titāncinku iedarbību citiem tēraudiem, par izplešanos parunāsim, par viņa plusiem un mīnusiem, jo tādi jebkuram materiālam ir, tā skaitā arī titāncinkam, un tad arī pieskarsimies klāt pa pašu arī segumu. Būs interesanti, sekojiet līdzi, tiekamies. Čau! Labvakar!